Reiz sākam, jums ir tiešraide arī. Paldies. Tā, nu tad ir dzirdams arī tiem, kas ir tiešraidē, vai ne? Tā, kā jau man stādīja priekšā, mans vārds ir Valters Kaže un pārstāvu augstskolu Riseba, un šodien runāšu par neredzamo pasauli. Ne par ko tādu esotērisku, bet par kādu pētījumu, kas ir veikts 3 vadošu augstskolu. Augstskolas Riseba, Tallinas Tehnoloģiju universitātes un Vytautas Magnus universitātes Lietuvā kopdarbībā ar virkni pētījumu firmu. Un šis pētījums mums stāsta par ļoti īpašu sabiedrības daļu, ko mēs parasti neredzam. Šī sabiedrības daļa, kas tiek saukta par neredzamajiem, pastāstīšu arī sākuma daļā, kas tie tādi ir un kāpēc mēs tos neredzam. Otkārt, kā tad mēs varam ieraudzīt šo neredzamo pasauli? Padalīšos ar metodiku, lai jūs saprastu, kā mēs esam nonākuši pie saviem secinājumiem. Un visbeidzot, sociālā jomā nodarbinātie neredzamie, kas tie tādi ir, kas viņiem sāp. Un šeit ir būtisks akcents. Tie nav tikai sociālie darbinieki, vai pareizāk sakot, mēs runājam par tiem mūsu kolēģiem, sociālo darbinieku kolēģiem, kurus dažreiz mēs pat neieraugam sevi līdzās, jo viņu pienākumi ir mazliet citādi, vai tās lietas, ko viņi dara sabiedrības labā, ir kaut kur ārpus mūsu ierastā lauka. Nu tad braucam uz priekšu. Kas tad ir neredzamie? Neredzamie tie ir cilvēki, mūsu līdzcilvēki, kuri piedzīvo diezgan smagu sociālo, ekonomisko spiedienu, taču oficiālajā statistikā šīs sabiedrības iedzīvotāju grupas neatspoguļojās. Līdz ar to viņi nesaņem bieži vien to atbalstu, kas viņiem būtu nepieciešams šajā grūtajā brīdī. Nu, piemēram, vai mēs varam teikt, ka visi cilvēki, kas ir nestrādājoši, parasti lieto apzīmēm bezdarbnieki, ir ekonomiski apdalīti? Ne, tā nav patiesība. Ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā ēnu ekonomikā, ir ļoti daudz cilvēku, kam ir pietiekoši labi ienākumi, vai cilvēki, kuri apzināti izvēlās nebūt algotā darbā. Tāpat mēs nevaram teikt, ka visi pensionāri vai visi studenti, piemēram, ir sociāli atstumti un viņu dzīves apstākļi ir ļoti grūti. Tātad būtībā mēs redzam, ka oficiālā statistika parasti strādā ar vienu tādu ļoti vienkāršu dimensiju. Un pat saliekot kopā vairākas dimensijas, kuras ir arī tikpat vienkāršas, mēs neieraugam cilvēkus, kuru dzīve slēpjas mazliet sarežģītākā jomā. Tātad, kas raksturo šos neredzamos? Tie var būt ļoti dažādi faktori. Pirmkārt, tas var būt situācija viņa dzīvē, kad viņi zaudējuši savus regulāros ienākumus. Piemēram, ģimene ir zaudējusi apgādnieku. Ģimenē ir notikusi šķiršanās. Un tagad viens partneris ir spiests uzturēt visu ģimeni. Šie cilvēki nav aktīvi iesaistīti darba tirgu, jau minēja, ka tie apstākļi var būt ļoti dažādi. Viņi var nekvalificēties sociālajiem atbalstam dažādu marginālu apsvērumu dēļ, piemēram. Nesen viņi ir pārdevuši mežu, lai izdzīvotu un guvuši kaut kādus ienākumus. Un rezultātā viņu ienākumi ilgākā laikā mazliet pārsniedz to minimumu, kas ir nepieciešams, lai saņemtu sociālo atbalstu naudas formā. Un tā mēs varam turpināt, kā redzēt uz ekrāna, jūs lasēt ātrāk nekā es runāju, ir ļoti daudz situāciju, kurās šie cilvēki oficiālajā statistikā neatspoguļojas, vai viņi nesaņem sociālo atbalstu, kas tiem pienāktos. Un ir arī tādas lietas, kas vispār netiek mērītas oficiālajā statistikā, kā piemēram zema finanšu pratība, kas ir iemesls, kāpēc daudz cilvēku nonāk vai parādu verdzībā, ja mēs tā varam izteikties, vai apstākļos, ka tie nespēja sekt savus ikdienas izdevumus. Dažreiz šiem cilvēkiem nav pietiekama valsts valodas zināšana, dažreiz tiem nav pilsonības, dažreiz viņi ir vienkārši pārdeguši. Situācija, ko jūs zināt arī no saviem kolēģiem bieži. Viņi nevar atļauties paņemt atvaļinājumu, jo katra diena, ko viņi strādā, ir tās iztikas avots, kas ir nepieciešams viņa ģimenei, un tad kādā brīdī mūsu veselība uzdod. Un šīs lietas, ko mēs nepamanām statistikā, kuras mēs nelabojam valsts līmenī, nelaimīgā kārtā ir tādas, ko mēs nododam nākamajām paudzēm. Ja mēs esam pieraduši dzīvot, piemēram, ēnu ekonomikā, saņemt algu aploksnītē, jo tā ir mazliet labāk, liekas šodien, ka tās naudas ir vairāk, bet mēs nesaņemam sociālo atbalstu, par to šodien nedomājam. Mūsu bērni iemācās dzīvot tieši tāpat. Tātad šī ir kā tāda lipīga slimība. Kā jau teicu, ieraudzīt to ir grūti, jo oficiālā statistika ir ierobežota, un otrkārt neredzamie nebūtu vienmēr nevēlas būt pamanāmi. Viņi kaut reiz lūgt palīdzību, viņi kaut reiz runātu par sevi, viņi
nav nonākuši situācijā, kur viņi ar kādu, piemēram, sociālo darbinieku varētu izrunāties par šīm lietām. Un bieži vien viņi apzināti dzīvo šajā ēnu ekonomikā, un tā ir viņu izvēle. Tātad šie visi ir apstākļi, kāpēc mēs paliekam neziņā pa viņiem. Un rezultātā tas rada diezgan sāpīgi ietekmi valstī kopumā. Mēs zaudējam cilvēku kapitālu. Tas tiek neatgriezeniski bojāts, jo mēs neveidojam pareizo izglītoto cilvēku grupu nākotnē. Pieaug sociālās izmaksas vai vismaz to risks, ja šie cilvēki būs slimi vai šie cilvēkiem būs nepieciešama kāda papildus pabalsti. Mēs izvēlamies veidot tādas sociālās politikas, kuras nevienmēr ir efektīvas. Piemēram, mūža izglītība ir liela prioritāte mums visiem Latvijā. Mēs saņemam arī Eiropas finansējumu, lai varētu apgūt dažādas jaunas profesionālās iemaņas, pārkvalificēties. Pārstāvot izglītības nozari, saku no savas pieredzes, ka uz šīm pieaugušo izglītības programmām visvairāk piesakās cilvēki, kuriem jau ir pietiekoši augsts izglītības līmenis, izpratni par to, kā kvalificēties šīm programmām, kā tām pieteikties. Bet, kad sarunā, piemēram, ar taksometru šoferi, izstāst viņam, ka, hei, tev ir iespēja pārkvalificēties, nevis tev bijušajam, teiksim tā, drošības iestāžu darbiniekam, kuram ir zināmas specifiskas kompetences un viņi neņem citur darbā, ir jāstrādā par taksometru šoferi. Viņš ir pateicīgs, ka viņam to izstāsta, bet neviens nav to izstāstījis. Tātad ir svarīgi atklāt šos neredzamos. Kā to izdarīt? Šajā sakarā akadēmija nāk uz klajā ar diezgan inovatīvu metodoloģiju, lai varētu atklāt šos neredzamos. Ja statistika par tiem pastāst kaut ko maz, tad principā mums ir jājautā pašiem šiem te cilvēkiem, kā viņi dzīvo, ko viņi dara, ko viņi zina, kāda ir viņu finanšu pratība un tam līdzīgi. Tātad tā ir aptaujas metode. Un kopumā tā ir ļoti sarežģīta anketa, kurā ir jautājumi, kas palīdz saprast, kāds ir šis neredzamais pēc aprakstošiem rādītājiem, tātad tiem, kurus mēs varam jau salikt kopā arī ar oficiālo statistiku zināmā mērā, un ir jautājumi, kas palīdz saprast, kāpēc viņi ir neredzami, kāda ir viņu finanšu pratība, kāda ir viņu ienākuma, kāda ir viņu motivācija un dažādi psiholoģiskie aspekti, kas nosaka viņu sociālās vērtības un attiecīgi viņu uzvedību, viņu patēriņa dabu. Kopumā šī gada martā, aprīlī Baltijā tika veikts liels nacionāli reprezentatīvs pētījums visās 3 valstīs, kas aptver 4500 respondentu. Un šīs pētījuma rezultāti jūnijā tika arī pirmoreiz prezentēti Baltijas līmenī, daloties ar politiku veidotājiem un plašāku sabiedrību. Mūsu mērķis ir pakāpeniski mūsu secinājumus nonest arī līdz nevalstiskajām organizācijām, līdz cilvēkiem, kas var pārstāvēt šos neredzamos un spēj palīdzēt viņiem, nākot klajā ar iniciatīvām, kur varbūt arī akadēmija paliks neuzklausīta. Un šis ir tas skaitlis. Latvijā neredzamo kategorijā mēs varam ierakstīt vismaz 369 000 cilvēku. Vai tas ir daudz vai maz? Proporcionāli tas ir vairāk nekā Lietuvā vai Igaunijā, kā mēs redzam no šiem rezultātiem. Absolūtos skaitļos, Lietuva ir lielāka valsts, šis skaitlis ir mazliet lielāks. Būtībā ir svarīgi saprast, kas tad ir neredzamības cēloņi šiem cilvēkiem. Kopumā mēs esam identificējuši 14 grupas neredzamo, kur ir 3 būtiski neredzamības cēloņi tām pamatā. Tātad pirmkārt ir 5 grupas, kurām pamatā ir vienkārši nepietiekami ienākumi. Tas, ko parasti arī oficiālā statistika atsaucās. Tad ir 5 grupas, kuras mēs dēvējam par angliski tāds labs vārds retrogrades, jeb aizkavējušies savā izaugsmē attīstībā. Viņa izglītība ir novecojusi, viņa izglītība ir pārāk zema vai tā neatbilst darba tirgus konjunktūrai. Tātad šajā te grupā mums ir arī tā grupa, par ko es šodien specifiski vēlos jums arī stāstīt. Un vēl ir 4 grupiņas, kuru neredzamības faktors ir saistīts tieši ar ļoti zemu finanšu pratību. Izglītības jautājums, bet ne tā kā tiešā veidā. Šodienas mūsu galvenie varoņi ir tas, ko mēs esam nosaukuši par vienkāršības pēc, mēs dēvējam tos par sociāliem darbiniekiem, bet šis apzīmējums nav gluži pareizs. Korekts apzīmējums noteikti būtu maz izglītotie sociālā jomā nodarbinātie cilvēki. Un par viņu problēmām arī vēlos jums detalizētāk pastāstīt un aicināt kopīgi tās risināt.
Tātad, kas ir šie cilvēki? Kā mēs viņus esam definējuši? Ir jāsakrīt vairākiem faktoriem kopumā 3, lai šajā grupā ierakstītu kādu cilvēku. Tātad, pirmkārt, viņi ir šobrīd nodarbināti vai bijuši nodarbināti sociālo pakalpojumu funkciju vai atbalstu nodrošināšanās jomās. Tātad ar to mēs nesaprotam tikai sociālos darbiniekus, bet galvenokārt tie ir cilvēki, kas ir atbalstošais personāls, teiksim, veselības aprūpes jaunākais personāls. Tie arī cilvēki, kas darbojas nevalstiskās organizācijās, kuras risina sociāls jautājums. Tie ir cilvēki, kas ir iesaistīti, piemēram, vides uzturēšanas un apkopas jautājumos un ļoti dažādās sfērās. Otrkārt, viņu izglītības līmenis ir tā sanāca, ka šī grupā ir iekrituši cilvēki, kuriem ir specifisks izglītības līmenis, kurš ir zemāks par pirmā līmeņa augstāko izglītību. Tātad būtībā mēs runājam vidējo izglītību, vidējo profesionālo izglītību tās apakšējā daļā. Un treškārt, viņi ne tikai šo faktoru izglītība un joma dēļ ir iekrituši šajā grupā, bet viņi kvalificējās vēl vismaz vienai no pārējām 13 grupām. Tātad tā nav nejaušība, ka viņi ir trāpījušies šajā grūtajā grupā. Šādu cilvēku Latvijā ir aptuveni 32 000, kas veido 2,6% no iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Tas ir diezgan iespaidīgs skaitlis. Kas raksturo šo grupu? 37% no viņiem strādā mazkvalificētās jomās un galvenokārt valsts vai nevalstisko organizāciju sektorā. Tātad šī gadījumā viņam arī tā izaugsmes iespēja un ienākuma iespēja ir atkarīga ne tik daudz pat no viņu organizācijas sekmēm, kā no tā, kā tiek vadīts plašāks jomas budžets vai kādi ir pieejamie resursi nevalstiskajai organizācijai. Šo cilvēku visvairāk ir vidzemē, un tā ir diezgan feminīna auditorija. Vairāk nekā citās neredzamo grupās, tajā dominē sievietes, kuras veido gandrīz 2/3 īpatsvaru šai grupai. Pie tam šīm sievietēm dzīve ir pilna ar izaicinājumiem, jo 41% no viņām ir tās, kuras dzīvo kopā ar savu dzīvesbiedru dažādu apstākļu dēļ, kas ir ievērojami mazāk salīdzinājumā ar 52% kopumā sabiedrībā. Tātad viņu cīņa par izdzīvošanu bieži vien ir stipri grūta. Un viņiem pieejamais ģimenes atbalsts gan finansiālā plānā, gan darba roku ziņā, gan psiholoģiskā ziņā ir pieejams tikai 61% no viņiem, salīdzinājumā ar 72% sabiedrībā kopumā. Iztēlojoties šo cilvēku emocionālo stāvokli ikdienā. Viņa nodarbinātība ievērojami ierobežotāk. Tikai 37% no šiem cilvēkiem ir nodarbināti pilnu laiku darbā, tātad 40 stundas nedēļā, salīdzinājumā ar 60% kopumā sabiedrībā. Arī viņu ienākumi ir bieži vien atkarīgi no atsevišķiem projektiem, vai arī tie ir mainīgi atkarībā no padarītā darba, un līdz ar to mazāk nekā pusē, kā redziet, viņiem ir fiksēti ienākumi, kas pielīdzinām, piemēram, algai vai citām lietām, ko ņem vērā, piemēram, kredīti institūcijas, palīdzot ar aizdevumu cilvēkiem vajadzības brīdī. Un 40% šīs grupas ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī ir mazāk par 500 eiro. Tātad izaicinoši, vai ne? Bet kā tad viņi izdzīvo? Mēs zinām, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem pēdējo 12 mēnešu laikā 72% no viņiem ir saskārušies ar grūtībām sekt savas ikdienas finanšu saistības, samaksāt par dzīvokli, par siltumu vai tam līdzīgi. Viņiem vairāk nekā trešdaļai ir bijušas grūtības tieši sekt apkurses izdevumus. Viņi nevar atļauties ēst gaļu katru dienu. Viņi nevar atļauties no darba atrauties nedēļas garumā. Nedēļu ilgs atvaļinājums ir izaicinājums šai grupai. Daudz no viņiem pat dzīvo bez bankas konta, viņi ir atteikušies no tā, dzīvo no rokas mutē, mēs varam teikt. Un, protams, ka tas noved arī pie citām sekām. Tanī brīdī, kad viņi meklē aizdevumu, lai varētu sekt šos ikdienas izdevumus, bankas viņiem atsaka. Un 35% viņi pat atsaka nebanku finansētāji, kur mēs, kā zinām, ir vieglāk saņemt kredītu. Tomēr viņi pamanās aizņemties naudu, lietot gan nebanku aizdevumus, gan aizņemties naudu no draugiem, gūt papildus ienākums kā mājražotāji un kaut kā savilkt tos galus, jo viņi ir diezgan apzinīgi maksātāji. Agri vai vēl viņi sadz savas saistības. Kas viņiem
ļauj darīt dažas lietas dzīvē labāk un dažas sliktāk. Viņiem ir zemākas digitālās prasmes šobrīd, kas ir jāattīsta, bet viņiem ir labas sociālās prasmes, kas saistīts ar jomu, kurā viņi darbojas, un šīs prasmes ir izkoptas. Tomēr viņu darba vietās parasti tiek attīstītas tikai tās tehniskās prasmes, kas saistīts ar tiešo pienākumu veikšanu. Netiek radīt iespēju viņam augt kā personībām, un tikai 36% no viņiem ir saņēmuši kādas mācības interešu jomā. Viņi arī nevar atļauties tās nopirkt. Salīdzinājumā 68% sabiedrībā, kas ierobežo arī viņa iespējas, piemēram, attīstīties un gūt papildus ienākumus savā hobiju jomā. Tas noved, protams, pie smaga emocionālā spiediena. Tikai 10% ir apmierināta dzīve, un lielākā daļa no viņiem netic sociālajiem tīkliem, ka viņi vispār spēj saņemt kādu atbalstu. Un šīs negatīvās emocijas visvairāk spiež uz viņu ģimenes locekļiem, kuri redz, ka šis cilvēks izdeg atdodot sevi citiem un dzīvo tā kā dzīvo. Tātad sociālā ietekme tam. Šīs neredzamības cēlonis, kas ir zems izglītības un finanšu pratības līmenis, izglītības neatbilstība tirgumu, ir tas, kas ir pirmkārt mums jāizlabo. Jo tā rezultāts ir ienākumi, kas ir vidēji pa 338 eiro zemāk viņa mājsaimniecībā salīdzinājumā ar līdzīgu mājsaimniecību, kur cilvēkam ir nākošais izglītības līmenis uz augšu, tātad vismaz pirmā līmeņa profesionālā. Kopumā visā valstī tas veido 130 miljonu deficītu. Un atsaucas arī uz neieņemtiem nodokļiem. Ja šie cilvēki spētu strādāt kvalificētākā darbā, saņemt vairāk, maksāt vairāk nodokļos, valsts iegūt 104 miljonus. Lielu pozitīvu fiskālo efektu. Tad velkam kopā noslēgumā. Ko darīt? Mēs kā akadēmija varam konstatēt faktus, kā saprotiet, bet mēs aicinam jūs iesaistīties, kļūt par šīs grupas interešu nesējiem. Jo ko mēs varam darīt? Vismaz divas lietas, kas ir būtiskākās. Ja problēma ir izglītības neatbilstība, tad ir jābūt atbalstam izglītības iegūšanā. Un ja tas noved pie grūta emocionālā stāvokļa, ir jāsniedz atbalsts gan personīgai izaugsmai, gan emocionālajai labbūtībai. Sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām, kas būtu grupas interešu pārstāvji, par šo jomu atbildīgajās valsts institūcijas, kā pirmkārt jau Labklājības ministrija, tā skaitā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības ministrija, tā skaitā Valsts izglītības attīstības aģentūra, ir tie, kas spēj palīdzēt pareizi veidojot politikas. Tikai mums jāpasaka, kā veidot viņas. Un beigās izglītības nozara tomēr ir risinājuma turētāji, jo ja jau šis saistās ar izglītību, kaut ko varam darīt. Un divi pēdējie slaidi arī parāda dažas idejas, kuras mēs pasviežam no izglītības nozares un no akadēmijas, no savas puses jums pārdomām. Kas no tā var palīdzēt, ko mēs kopā varam darīt. Pirmkārt, mūža izglītībai ir jābūt mērķtiecīgai, balstītai gan personības spējā noteikts prasmes izkopt un motivācijā to darīt, gan arī tādīs prasmēs, kas jau šobrīd palīdz iet visefektīvāko ceļu uz priekšu pārkvalifikācijā. Tam palīdz dažāda veida tiešsaistes testi, kā arī karjeras konsultācijas, kuras izglītības nozara kopā ar jums var palīdzēt nodrošināt. Otrkārt, vakanču piemērotība. Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā vakances, kas ir pieejamas, bet kur šīs vakances sakņojas? Tādā jomā, kur jau šodien cilvēks strādā. Nekad nebūs tā, ka visi sociālā jomā iesaistītie, piemēram, šī gadījumā paņemsim kaut vai tādu profesiju kā sanitāri, ka viņi tā vienā dienā tiks pacelt pa karjeras kāpnēm tādā pašā nozarē un pēkšņi sāks pelnīt vairāk. Tas neiespējami no nozares un no budžeta viedokļa. Tātad šeit ir jāsadarbojas ar darba devējiem, lai arī izglītība tiktu virzīta uz iespēju pārkvalificēt un palīdzēt šiem cilvēkiem ieiet plašākā jomā vai citā. Un šie cilvēki nevar atļauties izglītību, kas mums lielākoties tomēr ir maksas izglītība Latvijā. Paskatīsimies patiesībai acīs. Tātad valsts atbalsts formālās izglītības iegūšanai ir būtisks faktors, ko ir nepieciešams lobēt. Un emocionālā ziņā arī tikai 3 lietas. Emocionālās labjūtības atbalsts. Tātad atbalsta grupas, konsultācijas un arī mācības. Kā justies labāk, emocionālā pašpārvalde un citi jautājumi. Sociālais atbalsts šīs grupas bērnu aprūpē, jo viena no būtiskākajām problēmām, ko mēs redzam caur pētījumu, ir tas, ka viņi spiest veltīt daudz laika saviem bērniem. Īpaši vientuļās māmiņas, kur ir daudz šajā grupā. Tātad prioritāte, lai šī bērnu aprūpe būtu pieejama, atbrīvot laiku izaugsmei, mācībām un pilna apjoma darbam. Un treškārt, finanšu pratības paaugstināšana. Labāk pārvaldīt savu budžetu. Atkal izglītības iestāžu un NVO kopējā sadarbība, tā skaitā to visu var padarīt pieejamu
tiešsaistē. Tas arī man šodien viss. Un tā ir informācija pārdomām, lai kopā sniegtu roku neredzamajiem. Jā, paldies, Kažs kungs. Patiešām tieši tā, man liekas, mēs arī to uztveram, jo es sēdēju, klausījos tiešām domas rosinošs materiāls. Vienīgi ar to atrunu, kāpēc mēs tā sāsnāt uztveram to sociālais darbinieks, apzīmējot to sociālā jomā strādājušo, jo mēs to bieži jauc, un sociālā darbā, sociālais darbinieks ir gan profesija, gan amats, kurai tiek prasīta otrā līmeņa augstākā izglītība. Vēlams, daudziem ir maģistra grādu, mēs saprotam, ka izglītība mūža garumā, un šeit, bet toties, es domāju, mēs diezgan labi saskatījām daudzus tos kolēģus, kuri patiešām strādā īpaši sociālās aprūpes jomā, par ko būs nākamā prezentācija. Visdrīzāk šim mūsu kolēģim ir ļoti daudz tādi darbinieki, bet vienīgais, kur ir tas risks, vai ne, kas sāsina mazliet to jautājumu, mēs ļoti lielā mērā sociālās aprūpes īpaši pakalpojumu kvalitāti balstam uz šādiem cilvēkiem. Un tas nozīmē, ja teiksim, cilvēki paši cīnās problēmu, kāpēc viņi nevar to atvaļinājumu paņemt, tāpēc, ka viņas drīzāk strādā uz pusslodzes citā darba vietā, lai savilktos galus kopā un tos 500 eiro vai mazāk nopelnīt. Tā kā, manuprāt, paldies tiešām arī jums, kā pētījumu veicējiem. Es saprotu, jūsu daļa bija analīze tieši, kas arī izvilka tieši šo aspektu. Un te ir daudz ko domāt gan mikro līmenī, bet es vairāk pat domāju darba devēja līmenī un makro līmenī, kā šo savienot. Un vēl jūs gribat kaut ko vēl piebilst? Jā, tieši tā. Pilnīgi pareizi piezīmēts, ka mēs šeit runājam par sociālā jomā nodarbinātajiem. Un viņi ir tie, kurus šobrīd nepārstāv neviena formāla NVO. Un jūs esat vistuvāk stāvošie. Tāpēc paldies tiešām par jūsu iniciatīvu, ka arī padalījāties, jo tas ir ļoti, ļoti interesanti rezultāti. Paldies!